Hei, esiet sveicināti manā kanālā Pereku pa dzīvē Artūrs Miškenis. Kā jau nosaukumā redzējāt un redzat fonā, es dodušos ceļā atkal lidostā, bet šos tā nebūs no sākuma tā būs Amsterdama, tieši tā došos uz Nīderlandi, lai pēc tam dotos uz Detroitu, un no Detroitas uz Savanu ciemos pie Aleksandra. Parādīšu jums ciemos pie Aleksandra. Uz 10 dienām aizlidošu, paskatīšos, kas ir Amerikā labs, kas tur ir slikts, kā tur viss notiek, kopartus parādīšu, IAI un visu citu Pereku pa dzīvi Amerikā. Es domāju, tā ir ļoti laba iespēja gan man, gan jums apskatīties, kā tur viss realitātē notiek. Es domāju, ka šo tēmu mēs aizskarsim vairākās daļās, tā kā pirmā daļa būs vairāk ceļš Amerika, un tad jau kaut ko no mašīna. Būs interesanti, pirmais lidojums man ir pēc stundas, un lidošu 2 stundas. Tālāk jau pieslēgšos no Amsterdamas. Nu ko, sveicieni no Amsterdamas. Pasu kontroli izgāja cauri, tagad palika stunda līdz nākamajai, līdz lielajai lidmašīnai. Un tad jau Detroita nākamā pietura. Maucam tālāk. Nu ko, sveicini Amerikā. Pirmā reize dzīvē ieraugu Ameriku. Un tā, tagad kāsim ārā. Starp citu bija bez internets un bez maksas. Tās man šokē varēja strādāt, pārdevām. Rīčim bija pirmā mašīna, kur viņš pārdeva 46. Ar ko braucām mēs uz lidostu. Tā kā jā. Strādājam arī lidojot gaisā. Virs Kanādas mēs pārdevām. Nu, sveicini no Amerikas. Pirmais, kas iekrīt acīs rekur, kas skaties, uz kuriem jālido. Nevis pēc laikiem, bet alfabēta secībā. Otrs, te ir daudz visplašāks. Pret to cilvēku daudz un tukšāks. Nekas īpaši tāds nav. Nu, tāds neizrotāts, neko, vienkārši tupa betons tādā veidā. Tas pirmās atsaucējācies no Detroitas. Muitā mani pārbaudi paņēma, bet viss kārtībā. Pasu daļā arī paņēma uz pārbaudi, tur viss kārtībā, bet pieklājīgi viss zolīdi, tā kā tā. Šies strādās? Šies nestrādā, iesim ar kājām. Un tā, labi, vēl 2 stundas lidojumu, un tad jau tiksimies ar Aleksandru. Ir 2 naktī, var redzēt. Reku satiku jau Aleksandru. Čau. Eju vēl bagāžu nepaņēmu, dzirdu Latvijas balsu. Arči, nāc šurp. Izrādās te pavisam savādāka sistēma. Tā kā saņēma bagāžu paigi silts ārā, tā kā Indonēzijās siltajās zemēs. Un viņš man te stāsta, ar ko atbrauksām man mīļāko mašīnu. Un es viņu jau redzu jau. Wow. Rāms un TRX. Pat sēdējis tādā nees. Labi, kāpjam iekšā. O to es saprotu. Amerikā ir īstu amerikāņu auto. Nu? Īsts, kā saka, paroģistēja mašīna. Oi, tā skaņa. Vēl neuzspiedi, jau ir tā skaņa. Vispār neuzspiedi. Es zinu, ka neuzspiedi, jā? Savs. Tā kā TikTokā tā skaņa. Jāiefilmē arī TikTokam. Labi, mēs braucam tagad iekārtoties un nedaudz atpūsties. Atbrauc, mani te lutina dzēriens un Beži un kam tās kājas bija? Krabim. Krabi un beži, jā. Tagad mācīs man ēst. Kā sanāks, to redzēšu. Domāju, ka nesanāks. Babies right now, they're happy. Reku, mēs te gatavojam vakariņas. Un kam vakariņas? Te ir 8 vakarā, Latvijā 3 no rīta, es vēl neesmu gulēju. Garšīgi. Te viss vārās, cepjās, viss mēs tev te ēdam. Tā kā sagaidīšana ir augstākajā līmenī. Paldies, un pēc pāris dienām dosimies jau tad mašīnu lietās, bet parādīšu arī, kas notiek tepatās Amerikā. Miegs vēl nenāk. Sigai, давайте. Не отмīvīsim, visu dzīvi, tad nekā nebūs. Tā mēs atpūšamies pirmajā vakarā, mani sagaida. Ar krabiem, visu pārējo. Jā.
Sagaidīšana, kur mans kokčiks. Davai. Tā kā jāsāk rādīt prikols, laiks ar prikols rādīt, jā. Laiks prikolē. Eksotika lielāka nekā Taizdemē. Wow! Tā mūs sagaida latvieši. Latvieši tā dzīvo Amerikā. Sāš kaut kā tāda mierīga šodien, ko? Tūlīt izdarsim vēl vienu glāzi un būs jau viss normāli. Dien rождения! Только раз! Atbraucu uz Ameriku, atvedu Latvijas laiku. Un normāli ģērš kā Spaiņā. Tā kā Jāņa tuvojas arī šeit. Parasti te saulītis tik, vai ne? Parasti saulu, jā, tu lietu atvedu. Tas patās, kā to konteineri atsūti man šitādu laiku. Jā. Tā kā tā, braucam tagad gar ostu, nobrauksim, paskatīsimies, kas arī kur ostu. Jā, konteineri. Šeieni nāk mašīnas. Svētdien atbraucām mēs uz kraušanos vietu, tur, kur parasti krauj mašīnas reku. Brīvdiena, tāpēc tur pieeja tagad ir aizliegta. Ārā tagad arī baigi neiešu, baigi sāka lietus gāzt. Bet jā, rekur. Šeit stāv visas mašīnas tās, kuras mēs, ne mēs, bet Aleksandrs ar savu uzņēmumu krauj iekšā konteineros pa visu pasauli. Rekur normāls dakšas ir šitās, ar šitām ir normāli vest. Nebojā, galvenais caur visiem mašīnēriem. Tā kā tā, atbraucām apskatīties, darba dienā jau sāksim kaut ko kraut iekšā un varbūt tās aizbrauksim arī līdz koportam kādam. Rekur ir Savanas osta, konteineri pilns, cik jūs te varat redzēt. Caur turieni iet visas mašīnas, ko mēs sūtam no Amerikas, iekrauj pie Aleksandra, un tad krāvinieki vētu šejienu, tad krauj kuģi. Nu ko, labrīt, man ir otrdiena, beidzot ir darba diena un varam normāli sākt strādāt. Jaunas maikas mums ir uztaisītas, uztaisījuši sev, Aleksandram. Tā kā, jā, atbraucām mēs uz tā saucamo, kā es saucu, ostu, bet šitā loģistikas vieta, kurā mēs kraujam mašīnas, pareizāk sakot, Aleksandrs. Pats rīts, tur tās pirmās mašīnas tiks krautas iekšā, kariki sildās. Tie konteineri, ko es jums rādīju brīvdienās, ir aizgājuši prom, atvedīja un nākamos tukšos gatavos tropes. Tā, visi cītīgi strādā, pagaidām lietas te nelīst. Cerams, ka tā arī paliks, lai varu jums parādīt, kas notiek, bet nejādē, kur dubļi. Aleksandrs teica, lai es velku botas, bet man labāk ir vēl liekas ar šo netīrām kājām, bet toties ātrāk izžūst. Tā kā droši rakstat komentārā, ko jūs vēlaties redzēt, kā te notiek, kas te notiek, kas konkrēti. Es centīšos visu nedaudz drusciņiem parādīt. Starp citu, jā, šeit stāv parasti reizē pa 4 konteineri kraujās ar fūrēm atbrauc, noliek konteineri, sakrauj, aizbrauc prom tur, fonā. Lielie traļi nāk atved mašīnas no dīleriem, izsolēm un tā tālāk. Te vispār sadalīts mašīnas pa valstīm vai kaut kā savādāk. Citi jautā, kāpēc pacelt logu tīrītāji, lai nepiesals? Protams, ka nē. Tas ir domāts, lai viņi paši redzētu, kuras mašīnas šodien vai tuvākajā laikā ir jākrauj iekšā. Tas tā kā pacelt roku, aizbraucu nākamais projām. Plus es vēl vēlējos parādīt pāris interesantas mašīnas. 2 žurkas rekurēs, starp citu mēs viņus šonedēļ krausim iekšā, sūtīsim uz Latviju. Šī žurka 305. pieder Bertāniem. Šito mēs no Kalifornijas atvedām uz šeieni. Šo paņēmu es no sākuma tirgošanai, bet beigās, kā jau vienmēr, gribu atstāt sev. 323. Bembis pilnībā bez rūsas, kupēja. Paņēmām pa $1300. Tāds eksemplārs. Vispār bez rūsas te ir arī grūti atrast viņu, nav tik veca mašīna. Plus vēl kupējā, arī kur ir rūsiņas atradas atdirs. Un šis būs jākrāso. Kāds salons, man liekas, ir pāršus pārāk labā stāvoklī. Ir jātaisa rekur, automāts, elektriskie logi priekšā, stūri ir jāpāršuj.
mūzikas sistēma tāda. Šeit griezti nekarājas. Nu, ir plasmas šāds tāds jādara. Brauc, viss rūts, viss muki. Vēlāk izbrauksim, arī aplīti. Mums pa pilsētu pavizināsimies ar viņu. Uzliksim perekupa numurus un vēlēsim tālāk. Tā kā jā, dodamies pārstāstīt vēl par kādām interesantām mašīnām jums. Jā, jau par tematiku, par žurkām. Reku, tev tāda žurka mētājas. Starp citu detaļās ir pieejama. Kaut kam no pazīstamajiem te stāv kabriolets ar atvērtu jumtu. Dzinēja defekts, man liekas, viņam bija. Viņš kaut kāds detaļas te paņēma. Nu jā, bet te jau ir viss ir slikti viņam. Lunži, laikam, ir bez rūsas varētu būt, bet nu, tas ir vienīgais, kas te ir pieejams. Starp citu var arī iegādāties, ja kādam interesē. Raksta, pamēģināsim sazināties, uzzināt, cik kas ko. Bet tik un tā uz Latviju atsūtīt, iepat pa lēto dabūs. Nu, te piecīts stāv, nu, piecīts nav jēgas par tādu. Vakar aizvakar, kad te liela lietus baigi. Šeit redzat, ūdens bija vispār uz tie līnija, apšim kraviniekam līdz riepām diskam bija. Ieslēdz sūkni reku un tad visu ūdeni no šejienes ārā. Šeit ir pieņemšanas zona, šeit iebrauc straļi, tur ārā stāv rindā viņi. Reku šito mašīnu jau nokrāva, tad noliek tur, tad sabildē viņu, reku tur arī cilvēks bildē, pieņem. Tās bildes viss pieejamas datubāzē mūsu klientam ir būs pieeja pie viņām, ja būs nepieciešams. Parasti lielais tralis, viņš brauc ap Ameriku, nav viņa, bet nu, tas ir kompānijas, kas vadā. Atved 1, 2, 3 atkarībā, cik viņam pa ceļam tur sanāk. Atved, nokarauj, sabildē un aizved noliek gaidīšanas rindā. Kad gaida, kad sakrājas pietiekuši daudz mašīnas uz attiecīgu reģionu, krāviem konteinerī. Un tad jau gaidīšanas laiks sākas, kā saka. Jā, te mašīnas pa reģionu, piemēram, vācu mašīnas, koriešu mašīnas, Toyotas, un te jau kas drīzumā krausties. Plus vēl moči, kvadrocikli, bla, bla, bla. Ejam parādīšu vēl kas interesants te varētu būt jums. Mēs nopirkām priekš klientu uz Latviju, un mašīna nevis no izsoles, bet no dīlera. 2 gadi mašīnai, cik es pareizi atceros. Tas ir šis pickups F150, bet kas jocīgi interesanti vai kā, viņš ir elektriskais, pilnīgi elektrisks pickups. Man tāds liktīgi, kā var būt pickups elektriskais, bet tas ir mūsdienu tehnoloģijas. Cilvēks ļoti gribēja, paņēma sev. Viņš tagad gaida, ka mums būs konteiners. Šis būs mums elektriskais konteiners, jo elektriskiem konteineriem ir sava specifika prasības. Tas konteiners ir kāds $700 dārgāks, līdz ar to piegāde nedaudz dārgāk. Ir tur arī stiprināšana savādāk, ir drošībai un jau elektriskais bīstamāk krava skaitās. Kā arī šeit uz Amerikā ir uz tirgošanu pieejams G63 Gelix piedāvājumā par 52,000 nobraukumu. G63 17. gads, visi bloķi, sēdekļu ventilācijas, apsildes, 52,000 jūdžu nobraukums, melnie griesti. Līdz Latvijai ar piegādi bez nodokļiem ir 50,000 eiro. V8, kā jau AMG pienākās, pilnībā bez rūsas, jo Floridas mašīna. Skaņa gan ir Porsche. Flanči salikt un tā tālāk. Tā kā kam interesē arī tāda tipa mašīnas ir, un pat principā rekur uz vietas, te pat ostā mēs jau rītdien varam iekraut sūtīt uz Latviju. Tā kā droši rakstam, zvanam. Arī tāda eksemplāra brūns salons, ventilējami, aptutēli regulējami. Ir te problēma, viņi kaut kāda tāda sīkumiņa, šitāda sīkumiņa, bet tas jau ir sīkums, 17. gada. Tad mēs gaidām, kad ir sakrautas 4 mašīnas sakrātas. Kravinieks ienāk iekšā, pareizāk sakot, viņu kravinieks atved konteineru uz šejieni. Nu, šito konteineru jau ved projām. Tādā pašā veidā konteineru nolaiž tu lejā, atstāja, iekraujam iekšā un vietu projām jau uz ostu. Attiecīgi ostā dažu dienu laikā tiek iekrāmēts kuģis, kad ir pilns, iet tālāk jau uz Eiropas galu. Nu, mūsu gadījumā Eiropa, viņi šeit sūta pa visu pasauli. Tā kā tā tas process bija. Mašīna saņemšana, sabildēšana, nolikšana šeit pa kaut kādām tematikām, tā sakot, gaidīšanas režīmā, tad atved uz šejieni. Tas ir mašīnas, kas tuvākajā laikā tiks sūtīts prom, konteiners atnāk, iekrauj, konteiners aiziet.
īsumā tas tāds super īsumā. Bet tieši parādīšu, kā tu kraujās iekšā tur. Tātad, kā notiek iekraušana konteinerī? Kamēr vietējie te sagatavo visus stiprinājumus, āķus, kronšteinus, tikmēr šeit mašīnai tiek noņemtas riepas, ja nepieciešams, kā arī tiek noņemtas akumulātora klemme, tas ir pēc noteikumiem nepieciešams. Un attiecīgi tad jau vēl iekšā stiprina. Un jā, stabu viņa te nenones, vismaz tā ir teikuši, ka nav nonesuši šo reizi. Parasti iekraujam pa 4 mašīnām, bet, ja klients vēlās, tad varam arī tikai 2, bet attiecīgi jāmaksā 2 reizes dārgāk. Un tagad viņi tur stiprinās. Netraucēsim, jo tomēr tas ir pielīs, tur ir pagrūti, kur aizāķē, pienaglo, piesien, un aizmugurē tur, man liekas, bija arī tas kronšteins uztaisīts, tā saucamais no koka. Kur stropes, katra strope tur vairākas tonnas, tā kā tur pietiek ar vienu svara ziņā, te lieku vairākā. Kur āķi tur, āķi šur, un tā tālāk. Paralēli tiek krauti 4 konteineri parasti ar 2 iekrāvējiem šeit. Pārējie iekrāvēji vai nu sagatavo mašīnas, kas jau ir drīzumā jākrauj, vai attiecīgi krauj ārā no lielajiem traļiem. Ja ir jautājums, kāpēc ņem nost riepas, riepas ņem nost tāpēc, lai pirmkārt iepakšējai mašīnai viņa būtu zemāk, lai būtu augšā vairāk vietas un attiecīgi augšā stāv, lai tās riepas netraucē apakšējai mašīnai. Tādā veidā iekonomē vietu padzīšanai vienu zem otras. Akumulātoru drošības apsvērumu dēļ, lai neaizdegās. Pa lielam tas viss. Saliek, sakrāmē, vēlreiz sabildē pirms vešanas projām, jo tas jau ir nepieciešams muitē, lai redz, ka visu kādu iekrāvām, tādu arī saņēmām, ka nekas netiek mainīts. Ko viņi izmanto kādas materiālu stiprināšanai? Rekur tur daudz koka, tas ir domāts visādiem kronšteiniem, statīviem, ko liek iekšā. Tad un tādā rullī sapērk stropes tiekas tādas plāni, jā, bet rekur kāda izturība viņiem ir. Redzat? Vienkārši tagad kilogramos es tā nepateikšu. Te jau garumi salikti, sapērk viņu āķīšus, veselu kaudzi jābūt. Rekur pat man jāizdomē tiktokam. Pa telefonu. Jā, kas vēl te no materiāliem interesants ir. Rekur tur kaudze ar naglām. Ķēdes arī katram gadījumam ir izmanto pneumatisko šaušanu naglām, vai kur kaudzes ar naglām. Un bija vēl kaut kur redzēju ruļļi ar mīkstajiem, lai saliklā, kur ir, lai attiecīgi neskrāpē mašīnu kaut kur, kad strope iet tuvu. Tad pielīmē tādu materiālu, lai neskrāpētu. Protams, ar balto skoču. Tā kā viss tas maksā naudiņu un kā saka, tāpēc par iekraušanu mēs attiecīgi arī maksājam tas $450. Tagad viņi iekrauts šie 2 konteineri, to beidz krāmēt. Aleksanas jau moči ārā, vai moči iekšā. Nav ko tur līdz iekšā tagad traucēt. Ventilators saucēs, kaut kādu svaigo gaisu iepūst iekšā. Jā, nostiprina apakšu, pienaglo, lai mašīna nekur nesraigā. Piestrapā gan uz augšu, gan uz leju, gan uz sāniem, lai viņš nekur nešūpojies. Tā kā viss ir maksimāli droši, cik tas ir iespējams šeit. Un izmanto garās dakšas, lai paņemtu visu mašīnas garumā, lai slodze būtu pēc iespējas mazāk uz kaut kādu noteiktu punktu no mašīnām. Tādā veidā nebojās. Redzat, gandrīz visai mašīnai. Šitās ir viena garuma, tiem izkrāvējiem ir garākas dakšas, jo viņi paši par sevi lielāki. Šitie ir degvielnieki, tad tur ir pat elektriskie kari. Pa lielam šajā video tas arī būs viss. Cerams, ka jums bija interesanti, ka viss patikās un jums tas bija noderīgi. Nākamajā video droši raksta komentārā, jo šo video mēs ļoti ātri publicēsim. Paldies Ingusam par super ātro montāžu. Paldies jums, ka skatījāties. Rakstiet komentārā, ko jūs vēl te gribat redzēt, parādīt.
Un šodien vai rītdien es došos uz Kopartu, insurance auto, citām izsolēm, pie dīleriem aizbrauksim, bet tas jau būs nākamajā video, kad es jau būšu atpakaļ Latvijā. Šis tāds ekstra ātrs video, special for you, un tie, kas grib sekot arī ātrāk, kas notiek, daudz citādāki video, sekot arī manam TikTok kanālā. Tā kā paldies, tiekamies nākamajos video. Man te ļoti patīk, ļoti interesanti pa pilsētu pabraukājot, tas ir tāpat kā kaut kādā filmā būtu. Sveicieni no Savanas, Džordžijas štats, Amerika. Čau!